Sveiki, mani sauc Darija. Šajā video nodemonstrēšu, kā var izveidot soketu savienojumu uz viena datora, izmantojot Python programmu. Piemēram, apskatīsim klienta savienošanas ar serveriem. Sākumā izveidojam klienta puses failu. Ar komandu import socket tiek iegūta nepieciešama bibliotēka. Nākamajā rindā izveidojam socket tipa objektu. Rinda host ierakstam IP adresam, kuru saņem dators. IP adresu, kuru ir saņēmis dators, mēs varam pārbaudīt, atverot termināli ar komandu cmd un ierakstam IP config. Un tad šeit rindiņā IPv4 adresi 192.168.0.103. Mēs redzam IP adresu, kuru ir saņēmis dators, un tad attiecīgi arī rindiņa host mēs ierakstam to adresi. Tālāk piešķiram portam numuru, kuram piekļūsim. Connect ir savienojums ar serveri. Komanda print ekrāna parāda saņemto ziņojumu no servera. Close aizver savienojumu. Tālāk izveidojam nākamo failu jau servera pusē. Sākums mums ir tāds pats, kā klienta failā. Sākumā importējam bibliotēku, tad definējam host un portu. Tālāk ir komanda bind, kura saista host adresē ar portu. Komanda listen nosaka, kurš būs klausītājs. Komanda while true parādīs pasīvi pieņems klienta savienojumu. Print parāda ekrānā saņemto adresi. Csend nosūta ziņu klientam un close aizver savienojumu. Tālāk pārbaudīsim, kā tas darbojas. Tad atveram termināli. Varam atvert uzreiz divus terminālus. Tā, un tad nomainīsim direktoriju, kur atrodas saglabāti faili. Šeit, un tad otrajā terminālā arī uzreiz nomainam. Tā, tad pirmo mēs izveidosim servera savienojumu. Tad rakstam py, server.py. Tad šeit redzam, ka serveris tagad gaida ziņu no klienta. Un šeit tad izveidojam klienta savienojumu. Py un py. Un tad šeit mēs redzam, ka serveris ir sazinājies ar klientu, nosūtot šādu ziņojumu. Paldies par uzmanību!